Labais gans. Un gani bija ap to pašu vietu laukā. Tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus, un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja: nebīstieties. Lūkas evaņģēlijs. Kad ieradās eņģelis, gani pieskatīja savus ganāmpulkus. Visticamāk bija atnešanās laiks, jo citkārt Jūdejas gani visu nakti nepavadītu laukā. Ja tas tā bija, tad viņiem bija jāpieskata vai neatskrien kāds jērs, un avīm nav jāpalīdz dzemdībās. Gani bija vienkārši ļaudis, ne īpaši bagāti, nedz ietekmīgi, nedz pareizi un svēti. Viņi pazina vien savas aitas un rūpes par tām. Iespējams tieši tādēļ tas kungs izvēlējās viņus un pirmajiem darīja zināmu, ka piedzimis Jēzus, bērns, kurš sūtīts pasaulē, lai kļūtu par mūsu labo ganu. Varētu teikt, ka viņiem ar Jēzu bija līdzīga nodarbošanās, jo arī Jēzus pieskata un rūpējas par mums. Jēzus pieskata mūs tikpat rūpīgi, cik gani pieskatīja savas avis. Kad mūs nomāc raizes, mums ir nepatikšanas, vai tiekam sāpināti, viņš to zina. Kad esam nomaldījušies, viņš mūs meklē. Kad esam apdraudēti un izcīnam garīgas cīņas, Jēzus vienmēr ir gatavs mūs glābt. Visi, kas viņam ticam, dzīvosim mūžīgi, jo viņš ar mums dala savu augšām celšanos. Cik brīnišķīgs gans! Dārgais kungs, es priecājos, ka esi mans gans. Paldies, ka neatstāji mani, kad esmu nomaldījies un vienmēr rūpējies par mani. Āmen!